Trīsstūra vienādība, jeb tēma, kas ir kritiski svarīga gan pamatskolai, gan vidusskolai. Tātad pēc definīcijas trīsstūri ir vienādi, ja figūras ir vienādas, ja to var savietot, kas nozīmē uzlikt vienu pa virs otrai un malas pilnīgi sakrīt. Bet to pierādīt ir diezgan sarežģīti, tāpēc matemātiķi ir izgudrojuši 3 īpašības. Pirmā īpašība ir MMM, jeb mala. Un ko tā pasaka? Ja viena trīsstūra, visas 3 malas ir vienādas ar otra trīsstūra, visām 3 atbilstošajām malām, šie trīsstūri ir vienādi. Otrā īpašība MLM, jeb mala leņķis mala. Un ko viņi pasaka? Ja viena trīsstūra, 2 malas un leņķis starp tām ir vienāds ar otra trīsstūra atbilstošajām 2 malām un leņķis starp tām, tad šie trīsstūri arī ir vienādi. Un trešais leņķis, mala, leņķis. Ja viena trīsstūra mala ar tās blakus leņķiem ir vienāda ar otra trīsstūra malu un tās blakus leņķiem atbilstošajiem, tad šie trīsstūri arī ir vienādi. Un tā kā pierakstīt pierādījumu, teiksim, trīsstūris jāpierāda, ka trīsstūris ABC ir vienāds ar trīsstūri DEF. Mēs sakam, ka tie ir vienādi pēc īpašības, teiksim, šajā gadījumā tā būs mala. Mēs rakstam jo, un tad tātad 3 punktus kāpēc, jo tātad AB, teiksim, zīmējumā mēs uzzinām, ka AB vienāds ar D, BC vienāds ar E un AC vienāds ar DF. Un tas, ka tie trīsstūri ir vienādi, mēs varam izdarīt dažādus secinājumus. Un trīsstūru vienādība ir pierādīta. Trīsstūra līdzība. Pamatskolē šitas ir obligāti jāiemācās, vidusskolē derš to atkārtot. Tātad trīsstūra līdzība ir tas, ka visi tātad leņķi ir vienādi. Šādi. Tātad atbilstošie leņķi vienādi. Mums nozīmē, ka mums gribētu tieši tas pats trīsstūrs, vienkārši viņš ir palielināts vai nu samazināts. Un kā pierāda, ka trīsstūri ir līdzīgi, ir tikai viena īpašība, kur saucās LL, jeb leņķis. Tātad, ja viena trīsstūra, 2 leņķi ir vienādi ar otra trīsstūra atbilstošiem 2 leņķiem, tad šie trīsstūri ir līdzīgi. Un ko tas dod, ka mēs zinām, ka trīsstūri ir līdzīgi? Tas dod to, ka atbilstošo malu attiecības ir vienādas. Tātad AB pret DE būs tāpat kā BC pret EF, kas būs tieši tikpat, cik AC pret DF. Šādi te. Un ko tas nozīmē, teiksim, ja mala AB ir 1 un DE ir 4. Tas nozīmē, ka šis trīsstūris būtu jau 4 reizes lielāks nekā tas. Tātad, ja BC mala būs 2, tad EF mala būs 4 reizes lielāka, jeb 8. Un trīsstūra līdzība ir pierādīta. Skolās iemāca matemātiku, latviešu valodu, fiziku, ķīmiju un citus priekšmetus, bet neviens nekad neiemāca, kā tad mācīties. Mums liekas, ka mēs paši ļoti labi zinām, kā mācīties, bet īstenībā tā nav. Vai dažreiz mēs pat zinām, kā to darīt pareizi, bet paši izvēlamies to nedarīt. Piemēram, skriešana. Liekas, kas tur tāds ir? Ņem un skrien, cik ātri vari. Tomēr, ja papēta dziļāk skriešanas tehniku, tad ātri vien var nonākt pie secinājuma, ka mēs skrienam pilnīgi un galīgi nepareizi. Kā var darīt tik fundamentālu lietu kā skriešanu pilnīgi nepareizi? Un tieši tāpēc, ka skolās nemāca, kā mācīties, tāpēc es uzrakstīju šo grāmatu Ernesta metode. Efektīvākais veids, kā uzlabot savas atzīmes. Jeb kā tad pareizi mācīties bez sava brīvā laika upurēšanas. Kā jūs redzat, šī ir pirmspārdošana. Pirmspārdošana grāmatu var nopirkt pa 10 eiro. Un ko jūs papildu saņemsiet? Autora parakstītu grāmatu un Ernesta metodes pildspalvu. Tāpēc ej uz ernestametode.com tagad un pasūti savu grāmatu. Jo grāmata iznāks 1. septembrī. Un tā, kad viņa iznāks, tad cena būs nevis 10, bet 20 eiro un bez pirmspārdošanas bonusiem. Bet nekavējies un pasūti grāmatu jau tagad.